Ja tu esi pakalpojumu sniedzēja, eksperte, sniedz konsultācijas cilvēkiem, tad tu nevari kopēt klasisko blogeru un influenceru satura veidošanas stratēģijas un pārdošanas stratēģijas. Tas ir taisnākais ceļš uz izdegšanu un, protams, tukšumu bankas kontā. Šajā video es pastāstīšu, kā pārdot un pozicionēt sevi 2026. gadā. Jūs man uzdodat katru dienu direkt message'os jautājumus. Diana, kā pārdot garšīgāk, kā piesaistīt klientus, daru daudz, bet neredzu rezultātus, iesaiste tikai pazeminās, klientu paliek mazāk un, protams, naudas arī. Tad lūk, šis video tev palīdzēs atrisināt daudzas savas problēmas. Skaties uzmanīgi un paliec līdz beigām. Pirms mēs virzamies tālāk, mums ir jāsaprot, kā ir mainījušās tendences, jo vien šajā informācijā tu saskatīsi to, ko tu dari nepareizi, kas jau ir novecojis un kas tev tūlīt un tagad ir jāmaina. Un tagad paskatīsimies uz to, kā tad ir mainījusies pozicionēšana un pārdošana sociālajos tīklos gadu laikā. 2020. Kaut kur arī 19. bet 20. bija tās ļoti spilgts gads, kur tiešām bija informācijas bums. Cilvēkiem vajadzēja informāciju. Tas sākās jau pāris gadus pirms tam, īpaši Latvijā, bet 2020. gads saistībā ar dažādiem pasaules notikumiem, protams, ka aktivizē šo te vajadzību pēc aktīvas interneta vides lietošanas un tieši informācijas iegūšanas. Un tad veidot saturu bija tiešām ļoti vienkārši. Tu varēji likt smuku saturu un vērtīgu saturu. Ja pirms tam bija tikai smukais saturs un ar to vien pietika, un tad bija šie te lifestyle blogeri, travel blogeri, kuri tiešām ļoti arī ātri un kolosāli varēja augt, sākot no, man liekas, 13. 14. gada līdz pat šim 19. 20. gadam, ka tieši tad smuks saturs pārstāja strādāt. Jā, tas piesaistīja uzmanību, bet cilvēkiem vajadzēja vērtību. Un tad ļoti labi strādāja. 5 soļi kā, 3 soļi kā, es tev parādīšu, kā notievēt, kā šo, kā to. Bija tiešām ļoti forši. Strādāja dažādas čeklistes, karuseļi ar kaut kādiem ieteikumiem. 2021. un 2022. gadā vairāk sāka parādīties manifestācijas tendence. Manifestē, vieglums, plūsma, sievišķība, ezotērisks piesitiens, un tas tiešām atsvaidzināja smago, vērtīgo saturu. Un šeit tiešām klientiem līdz galam pat nebija skaidrība, kāpēc viņiem vajag šo produktu. Viņi nolasīja enerģiju un tiešām pirkumus veica daudz vieglāk nekā tagad. Un mēs līdz sapratīsim, kāpēc un kas ir mainījies. 22. gads un 23. ja 2023. es domāju, ka visi man šeit pareizi saprot, tas bija vairāk tāds spēcīgu emociju gads, jeb tāds posms, kas bija plus mīnus 1,5–2 gadus, kur tiešām tu varēji vien aktivizējot emocijas ar dažādiem paņēmieniem, mūziku, vārdiem, skaņām, bildēm, ar dažādām tehnikām, aktivizēt spēcīgu emociju, un cilvēki pirka. Cilvēki virzījās uz triggeriem, uz augstiem emociju pīkiem vai arī zemiem. Un tas bija tāds ļoti izplatīts pircēju ieradums, kurš sāka strādāt aizvien mazāk un mazāk jau 2024. gadā. 2023. gadā jau sāka virzīties tendence uz personīgo zīmolu, uz naudu, uz nišētākām lietām, un aizvien mazāk un mazāk sāka pārdoties tādas virspusējas lietas, kā attīst savu potenciālu, atklāja savu potenciālu, aktivizē savu naudas plūsmu. Tas vēl strādāja, bet jau mazāk. 2024. gadā atkal saistībā ar tādu lielu pasaules notikumu, kas ir tirgus driveris un ļoti maina cilvēku uzvedību, aktivizēja dziļākas jēgas
Un, protams, domas par to, kur es, kā pircējs, kā cilvēks vispār vēlos ieguldīties. Pakāpeniski sāka mazināties tendence uz virspusējiem, nesaprotamiem produktiem. Un, protams, cilvēkiem, pārdevējiem nācās adaptēties un domāt par to, kā tad mēs vispār komunicējam savu piedāvājumu. Mums ir ne tikai jānotrigerē emocijas, jāspiež uz FOMO un kaut kādas tehnikas jāpielieto savā komunikācijā. Mums tiešām ir jābūt pienesumam cilvēkos. Un tas nenozīmē, ka iepriekšējos gadus mēs par to nedomājām un nebijām pienesums cilvēkiem. Bijām, mēs vienkārši komunicējām par to savādāk. Un tas viss ir par komunikācijas veidu. Ļoti daudz kas nemainās kodolā, bet mainās tajā, kā mēs nododam informāciju vizuāli, audiāli, ar skaņām, vārdiem, ar visām aktivizējošām maņām, kā mēs viņos aktivizējam kaut ko un kā mēs viņus uzrunājam. Ja? Un 2024. 2025. gadā cilvēki daudz ilgāk sāka vispār pieņemt lēmumus, kas ir absolūti normāls process. Viņi sāka mazāk investēt mazas summas un sāka vairāk, pārdomātāk investēt lielas summas retāk, jo izvērtēja, kur tad es gribu ieguldīt savu laiku, ar ko es gribu pavadīt savu laiku. Cilvēki īsumā kļuva daudz apzinātāki. Un, protams, mums kā pakalpojumu sniedzējiem, kas pārdod savus produktus, mums katra šī izmaiņa tirgū ir jāņem vērā. Un, piemēram, 2024. 2025. gadā mēs esam lielāku uzsvaru uz ilgtermiņa stratēģijām, uz ilgtermiņa attiecībām. Un, protams, ka cilvēkiem tas vairāk rezonē. Kāpēc? Jo viņi grib drošību. Viņi vairs negrib lēkāt no produktu uz produktu. Viņi grib mentoru, ar kuru palikt ilgtermiņā. Un 2025. gadā tas pakāpeniski palielinājās, un šogad noteikti šī tendence turpinās augt. Cilvēki daudz uzmanīgāk izvērtē, kur ieguldīt savu ne tikai naudu, bet savu enerģiju un savu fokusu. Ja iepriekšējos gadus cilvēki kļuva pakāpeniski apzinātāki par savām sajūtām, par savām domām, emociju, reakcijām, triggeriem un tā tālāk, tad tagad viņi kļūst ne tikai apzinātāki par to, un kur arī viņu nauda aiziet, bet arī par to, kur viņi velta savu uzmanību. Jo tu vari zināt ļoti daudz, bet ja tu nepārvaldi savu uzmanību un ja tu viņu izkliedē, tu nesaņemsi rezultātus. Un cilvēki, kā vēl nekad, grib vairāk detaļu, bet ne produkta aprakstu tavā mājaslapā. Viņi grib redzēt vairāk detaļu par tavu personību, par vērtībām tavā produktā, tavā piedāvājumā, tavā personībā, tavā dzīvē. Un tūlīt es jums paskaidrošu, kā tad sevi pozicionēt, lai šīs vērtības nodotu. Jo piedāvājums mājaslapā ir tikai maza daļa no tā, kas palīdz cilvēkam pieņemt lēmumu. Un ja 2023. gadā tiešām bija daudz vieglāk pārdot, īsi paskaidrot, uzspiest uz attiecīgiem emociju triggeriem un cilvēks pirka, tad tagad tā nav. Un liela problēma ir tajā, ka mēs nevis negribam paskaidrot, bet mēs domājam, ka cilvēki jau visu zina. Bet cilvēki nezina. Viņi nedzīvo mūsu prātos, viņi nelasa mūsu domas, un mūsu uzdevums ir nokomunicēt sava produkta vērtību un to, ko tad viņš tajā iegūs. Nokomunicēt, kas mēs esam par līderi, jeb pavadoni priekš viņa, kas var viņam palīdzēt, un jāpaskaidro visas detaļas, lai cilvēkam būtu daudz vieglāk pieņemt lēmumu, jo tiklīdz viņam lēmumu pieņemšana būs ļoti apgrūtinoša, viņš vienkārši izvēlēsies viņu nepieņemt, un tu zaudēsi klientu, kuram tiešām vari palīdzēt. Tavs pienākums ir atbildēt uz visiem iespējamiem klienta jautājumiem savā saturā.
cik vien tas ir iespējams, pirms viņš tos vispār ir uzdevis, lai palīdzētu viņam pieņemt lēmumu pat bez sazvana nopirkt tavu augstākās cenas produktu, un tas ir iespējams. Es tam esmu pierādījums, mani klienti tam ir pierādījums. Kā minēju iepriekš, tas nav par piedāvājuma detalizētu aprakstīšanu. Nē, tas ir par sava satura veidošanu sistemātiski, stratēģiski, lai reāli tu komunicē tā, lai cilvēks nolasītu visu vajadzīgo informāciju, kas viņam atvieglo lēmuma pieņemšanu brīdī, kad tu viņam izteiksi savu piedāvājumu. Pārdošana sākas vēl ilgi pirms cilvēks tev samaksā. Atceries to. Tad lūk, kā sev pozicionēt 2026. gadā caur saturu sociālajos tīklos. Pirmais, pozicionē problēmu, kuru tu vari atrisināt. Daudz cilvēki nemaz nezina, ka kaut kādas problēmas eksistē. Un ja mēs paskatāmies klasisko mārketinga tādu trepi pēc Bena Hunta, tad pats pirmais līmenis cilvēkiem ir vispār jāapzinās problēma, jo ļoti daudzi nezina. Tad padomā, kā tu vari aktualizēt problēmu caur savu saturu. Īsumā kaut kur varbūt uzspiest uz sāpēm, bet mūsdienu valodā, ekoloģiski, jeb prēmijum stilā, kā man patīk teikt. Nākošais noteikti parādi caur saturu transformācijas, kas ir iespējamas, cik daudz tu esi nointervējusi savus klientus, cik daudz tu esi publicējusi savus klientus, cik daudz tu esi aprakstījusi klientu stāstus daudz dažādos veidos. Ja? Rīlos, postos, stāstos, kaut kādos kopīgos laivos. Tie visi ir daudz mikro saskarsmes punkti, kurus tu vari izmantot. Un jā, šīm satura vienībām būs zemāka iesaiste, bet tieši tās satura vienības tev pārdos. Ir absolūti pilnīgi cita stratēģija tikai un vienīgi uz auditorijas piesaistīšanu, ja? Bet atpazīstamība, redzamība un vispār skatījumu skaits nav vienāds ar klientu skaitu. Un par konversijām vispār, cik cilvēki no iesaistes konvertējās, par to mēs runājam Sell Like a Goddess membershipā, par to es noteikti ierakstīšu kaut kad nākotnē vēl atsevišķu video, jo skaitļi nemelo. Tāpēc es tiešām esmu par enerģiju un stratēģiju, abām divām šīm lietām kopā, jo viena bez otras īsti nedos labākos rezultātus. Nākošais, kā mēs sev varam pozicionēt, ir kā autoritāti, kā līderi, kā cilvēku pavadoni, kas var palīdzēt, kuram ir risinājums, kuram uzticās, kuram grib sekot un kuram grib maksāt. Un tas noteikti nebūs saturs, kurā tu taisīsi trendus, ākstīsies un stāstīsi kaut kādus savus dzīves notikumus. Nē. Šis ir specifisks saturs, kas parāda tevi kā autoritāti, kur cilvēks nolasa ne tikai tavus vārdus, kurus tu saki, bet viņš nolasa zemapziņas līmenī tavu enerģiju, tavu pārliecību, un to, ka tu zini, ko tu dari. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi strādāt ar savu enerģiju, jo mēs beigās pieņemam lēmumus zemapziņas līmenī. Un mēs pērkam tikai no tiem cilvēkiem, kuriem blakus jūtamies droši konkrētajā tēmā. Piemēram, jūs nekad nepirksiet produktu par pārdošanu no cilvēka, kurš sevi nepozicionē par ekspertu pārdošanā, kurš ir, piemēram, influenceris ar 3 bērniem un viņam ir saturs par bērniem un mammas dzīvi, un kurš vienkārši taisa unpackingus un dzīvo uz sadarbībām ar kaut kādiem zīmoliem. Jūs šādam cilvēkam neusticēsieties, tāpēc, ka jūs viņu neredzat kā līderi tieši personīgā zīmola veidošanā un pārdošanā, savas ekspertīzes pārdošanā, jo acīm redzot un arī neacīm redzot, cilvēks vienkārši to nedara. Viņš jums var iedot foršu informāciju, bet viņš jums nevar iedot transformāciju. Tāpēc ir ļoti svarīgi sevi atbilstoši pozicionēt, ar atbilstošu
pārdomātu saturu. Un tieši tāpēc jūs ļoti daudzas lietas, kuras liekas foršas, kaifīgas, trendīgas, interesantas, uzmanību noturošas, piesaistošas, jūs nekad neredzēsiet. Kāpēc? Jo tas vienkārši nav saskaņā ar manu pozicionējumu, un es to daru ļoti apzināti. Nākošais, protams, ir savu produktu pozicionēšana. Atkal daudz dažādos interesantos veidos, un par to mēs mācāmies maksas programmās, un tas ir atsevišķs vesels topiks un māksla, cik daudz dažādos veidos var nopozicionēt vienu piedāvājumu, un cik interesantos veidos to var darīt, un, protams, radošos, un tur jūs varat aizņemties idejas no blogeriem, no dažādiem tiešām influenceriem, kuriem ir riktīgi foršas krūtas features, un jūs tās varat adaptēt atbilstoši savam piedāvājumam, savam sezonai, kurā jūs šobrīd esat. Iespējams, jūs esat jau produkta piegādes sezonā, un jūs tur stāstat par to, kas notiek savos storijos vai kaut kādās citās satura vienībās. Un tad, protams, jūs apstrādājat iebildumus, jeb iebildumu pozicionēšana. Pirms vēl cilvēks jums ir pateicis, man nav naudas, tas ir par dārgu, man nebūs laika, es neesmu gan disciplinēts, šis un tas. Jūs jau viņam adresējat iebildumus caur savu saturu, jūs jau apstrādājat. Un kāpēc jūs to darat? Lai cilvēks noticētu sevi. Jo visu, ko mēs darām ar savu saturu, mēs palīdzam cilvēkiem noticēt sevi. Jo viņi nepērk. Kāpēc? Jo viņi pirmkārt netic, ka tas viņiem palīdzēs. Viņi netic sevi, ka viņi vispār var to atļauties psiholoģiski vispirms. Un, protams, ka viņi vispār varēs izmantot to, ko jūs viņiem dosiet. Un mūsu galvenais uzdevums saturā ir likt cilvēkiem noticēt sevi. Jo, ja viņi notic sevi ar tavu palīdzību, viņi investēs tevī. Un punkts. Un, protams, pēdējais ļoti svarīgs aspekts ir dzīvesveida pozicionēšana. Ko tu esi sasniegusi ar savu ekspertīzi? Iemieso to, ko tu pārdod. Ja tu esi fitness treneris, esi formā. Superīgā, foršā formā. Rādi ceļu, kā tu sasniedz tos rezultātus. Ja tu pārdod, esi personīgā zīmola veidotājs, pārdevējs, parādi, kas ir iespējams, veidojot savu personīgo zīmolu. Jūs redzat mani, es rādu, kā es eju uz priekšu, kā mainās mana dzīve, ir ļoti skaidrs pirms un pēc stāsts. Pozicionējiet savu dzīvesveidu, nekautrējieties no tā, tas ir milzīgs trumpis, tas ļoti, ļoti cilvēkus iedvesmo. Arī es kādreiz skatījos uz šāda veida video un domāju, wow, es arī gribētu sēdēt Dubajā un ierakstīt šo video, bet es sēžu pļavniekos un man nav ne smuks fons, ne forša kamera, un tā, un ne ekspertīzes, un ne naudas. Bet ir pagājuši 5 gadi, un es esmu Dubajā, ierakstu jums šo video, un esmu pārliecināta, ka jūs no viņa paņēmāt milzīgu vērtību. Un, ja tu gribi vēl vairāk vērtības, tad pavisam drīz 9. februārī mums būs bezmaksas webinārs, kur es stāstīšu par vēl detalizētākām lietām. Kā tad izprast savu klientu, jo bez skaidrības grūti vispār kaut ko dzīvē sasniegt. Kā atbilstoši sev pozicionēt, es tev iedošu konkrētu formulu step by step, parādīšu, kādas satura vienības labāk izmantot, efektīvāk izmantot, lai tu varētu pozicionēt sevi, pārdot sevi un pats galvenais neizdegt procesā. Lai tev ir skaidri soļi step by step, ko darīt, lai tev ir daudz idejas, bet ne haotiskas, nesaprotamas, kā pielietot, bet lai tev ir idejas, kas ir piemērotas tieši tev, tieši tavai nišai un kuras, protams, ka būvē autoritāti, būvē tavu personīgo zīmolu, padara tevi par līderi, kuram gribas sekot, kuram gribas maksāt, jo tev uzticas. Un, protams, mēs par to esam atbildīgi, veidojot savu saturu. Tāpēc es aicinu veidot saturu gudri un super apzināti ne tikai 2026. gadā, bet arī turpmāk. Tāpēc pievienojies bezmaksas webināram, links ir aprakstā zem šī video. Un mēs noteikti tiekamies nākošajā satura vienībā.